likumā laivā jābūt tev. Bet vai vestīt, tas ir katra paša ziņā? Jā, viņš to vienkārši nemostāstīt. Un Lubānā jau ir faktiski tā, ja tu sāc slikt piecelies kājās. Ūdens ir nodziļinājies, vasara ir beigusies. Vai rudens sācies, par to jāprasa ir lopkopiem un lauksaimniekiem. Viena lieta, ko es gribēju, man tas, kā viņi sauc, monstru medības, brāļi Big Bite, tā bija divi, kur bija. Uzaicināja pagājuši gadu uz Lubānu, un patiesībā es atcerējos, cik forši šejienes plēsoņas kaujās. Un tagad mēs šopavasar sākām ar to, ka paskatījāmies, kā aivieks te dzimst. Tad tagad rudenī, kad ūdens ir reversā tieši ļoti zems, pabrauksim un paskatīsimies, kā pats Latvijas lielākais ezers elpo. Jo tas ir dīvaini. Latvijā lielākais ezers, bet cik daudz viņā makšķerētāju ir uzfilmēts? Esiet redzējuši kādu no maniem konkurentiem vai draugiem? Nē, viņi nebrauc tālu, 10 kilometri no Degumnieki līdz šejienē, nav izasfaltēti visādi tādi pilsētnieku atrunas. Bet toties tā copa šeit ir forša. Mēs makšķerēsim ar sekliem vizuļiem, mēs makšķerēsim ar foršiem cilvēkiem kopā un pastīsimies, vai ezers dos vai nedos. Ja nedos, labi, ja dos, vēl labāk. Zinot to sekvenci, kādā jādarbojās, es pamēģināšu tā kā miksēt to tehniku. Ar vienu kātu modināšanu, otru daķeršu. Pastīsimies, kā mums izdosies. Kas ir tās bēdas, par kurām jādomā, lai dabūtu šeit vairāk cilvēkus, nekā mēs ikdienā redzam? Droši vien tā lielākā bēda tepat blakus. Asfalts, kurš beidzas no Rēzeknes novada pienākuma. Uz Degumniekiem mūsu novadā vairs nav. Teorētiski tikai 10 km grants ceļa, bet tas, manuprāt, lavīnojas sevis aiznes neatbraukušā turistā. Tas ir viens savienojumā Rēzeknes novada numur 2. Tur atbildīgais ir droši vien, ka ne jau mēs novads. Valsts ceļi, viņu to Latgales pusi sataisīja, Latgales atbalsta programmā, bet šeit sākas Vidzeme un nepietika. Bet mēs runājam ar valsts ceļiem un es ticu, ka tas būs. Tad potenciāls ļoti liels. Ne tikai zivīm, bet arī putniem, kukaiņiem, vienkārši turistiem. Tepat ļoti laba pludmale manā skatījumā, kur vēl iekārtojot tādas ļoti labas peldietas varētu mēs iekūšēt. Cilvēkiem gribās te atpūsties. Man liekas, tur tenis laukums arī vēl ir, ne? Vispār, man liekas, tā būšana pie neskartas dabas paliek arvien modīgāka. Jā, un šeit tas tiešām ir pēc pilnas programmas. Tu redzēji, kāds tas ezers iekšējais. Tu biji bijis Lubānā vispār? Biju bijis, gan apmaldījos miglā. Bet maz biju bijis. Jā. Ir jau tas trends, ka šeit dzīve nav, bet šeit ir un daudz, tikai vajag acīm redzot mazliet pacietību, veiksmi, labus gidus. Pirmie 10 metieni jāpierod, kā meklēt dzīvi, kā ieraudzīt pleķus, kā reģistrēt dzīvību. Un tagad mēs esam iebraukuši tajā mežiņā, ko sauc par skaisto Lubānu ezeru, un meklējam, kur tie vilciņi dzīvo. Viņa paceļās, un tad tā sajūta, ka nevar būt, droši vien tas vējš. Un tu skaties, ka tā švīka turpinās uz tevi. Tas nav vējš, mīļumiņ, tā ir zivs. Un tūlīt viņi tev apēdīs. Un tu bišķi piestupē, un tas visu līdz grimst, un tu jūti, kad uzspiežās, un tu piecērt, un viņa... Te viņa ir. Nu, vai nav smuka? Pati plēsta, bišķi dzēsta, bišķi plēsta. Bišķi tāda kā neaptēsta, redzi? Rudens skaistā līdaka. Kauslīga, iznāca, piesvilpa, pagrāba. Eku rēta tā, ko plēst, es teicu. Varbūt nārstā dabūjas iekšā. Sveicināt Lubānā. Skaties apakaļ. Paldies, ka pieķēries. Man šitās side fishing vienkārši patīk. Lecīgās Lubānietes. Viņi iznāca no zālēm ar lielu švinku un vienkārši apēda to man minku. Jā, protams, tos rotiņus, ko tad vēl vispār dzīvē ķerē. Šī dabīga ūdens tilpne. Te nevajag licences, vienkārši brauc ar makšķerēšanas kartu un darbojies. Un tad tas, ko tu piedāvā, ir vai nu gumijziltiņi ar tādiem lieliem āķiem, kur ir pret zālēm, vai šitādi te dīvaini šūpojošos vabolīti. Un laik pa laikam šo viņas gaitu grib kāds iekārdināt, tāpēc, ka tādas vabolītes katru dienu nav. Tur viņa velc, viņa tā kā iet. Viņa ir uztaisīta tā, ka viņa atcitās pret visādām tādām pinskiņām un pāgrimst. Iet un pāgrimst.
Nu, man vislabāk patīk divžuburāķis ar aizsardzību, bet viņu baigi reti, kur var nopirkt. Un, ja viņš veikalos parādās šitajā pusē, tad viņu, var teikt, uzreiz izpērk. Tad, principā, ar aizsardzību pa priekšu un tad mēģini bakstīt cauri. Tāda tā vienkārša sistēma ir. Droši vien ir kaut kāds vienkāršāks veids, bet, nu... Tas grūtākais tev ir tagad dabūt to mīksto drātiņu cauri tam mugurai. Jā. Relaks gumijai. Jo man vienžuburāķiem nepatīk tas, kad stiprāk iemet vai tukšā copa ir, ja tu piecer, tad tavu gumiju beigi čakarē un tas āķis visu laiku slīd ārā. Ar divžuburim labāk sankurs. Jā, un tad viņi sanāk to gumiju līmēt, to āķi iekšā un tāda lieka ķēpāšanā šito ievelc, principā, kamēr tev nenoko žasti, tu to gumiju vari līdz pēdējiem dot viņām plūkāt. Un arī, nu, mazāk tukšās copas, cik es esmu ievērojis ar divžuburāķiem. Bet, nu, vasaras vidū ar divžuburāķi ir ļoti grūti pamētāt. Pārāk daudz tās zāles šeit ir. Bija doma mums, ja tas viss realizēsies, kaut kādu skaitu atļaut ezerā iebraukt ar lieliem motoriem. Un tagad nevar? Tagad nē. Līdz 10 zirgspēkiem tik tur drīkst pārvietoties, izņemot neitrālo zonu. To, kas ir iezīmēt ar bojām. Es tur redzēju to vienu sarkano boju. Un pa vecu upi rekurā ir viekste, nāk vecā gultne, jā, un tad tur zemūdeni var braukt. Bet citādi lielāks pa 10 ZS nevar? Jā. Labi, to es nezināju. Agrītim. Čau. Jā, tev tā varde būs pa ģelu. Tā ir laba doma. Jūs ejat uzreiz gar malu, pa malu šo te, un lai vējiņš tā lēnu jūs dzen uz to pusi. Tur 2 līdekas ir tai laukumiņā. 2 gabalas. Viena ļoti agresīva. Agresīvā viena ir. Lec virsū tā, ka tas, ka bija, neskaitās. Labi, ka pateic, mums jau citādi jau sarkanas ciparnīcas visas palikušas. Un uzreiz nevajag mest tur patās, vajag nogaidīt mazlietiņu, lai viņi apdomājas atpūšas, jo viņa ir noskrējusies. Es jūtu, ka man būs labs raidījums, jo komentētājs ir pareizais. Viņa nav tāda riktīgi aktīva, līdz ar to svarīgi ir, ka tas māneklis pretzāļu iet tā kā starp zālēm. Saliņa nav. Tas viņu vairāk uzkurina, nekā tad, ja tu velc vienkārši atredzi tādu dziļu vagu, velc kaut kur vienmērīgi to spēlēšanos. Tuvu metram būs, ne? Pa 2 kopā. Bet metrs nav vēl. Bet metrs vēl nav. Nav. Tur tevi gaida tev līdeka. Piebraucam apstīties. Tur nebūs. Nebūs? Nebūs. Ko jūs? Rekuri viss iekšā. Rekuri reja. Jā. Lielās viss sargā šo teju. No kā sargā? No konkurentiem. Un gaida mazās esmu. Klausos, šef. Sejas priecīgākas, līdekam patīk tas. Kur tu priecīgi seja, ja metru no manis gaida? Reku viena pacēlās. Nu. Garām, tur būs vēl vienreiz. Sāsteidz. Pauzīti meistara tādu iepauzē mazlietiņu. Nemāci vecu runci pelnos čurās, ka? Bišķiņ pa labi paņem, pa labi mazlietiņu. Baigi forši, viņi no sākuma bišķīt iznāca ārā, atkāpās un pēc viņa dabā rokās. Baigi smukās ziltiņas. Es taisnību teicu? Nē, tu teici, ka lielās sargā. Nē, nu pirmās ir maziņās. Lielās ir galā, tur ejā. Te jābrauc uz turieni? Jā. Šitā baigi forša akadēmija, dabo pa zobiem un aiziet pārdomāt, kas te tagad būs. Dilums uz kakla, no tādas ņemšanas, kā es ņemu, bet tas tāpēc, lai sāp, kā pēc jogas. Viss kā nākā. Lecīga, šitā bija lecīga. Šitā atnāca tepat pie pašas laivas, uzsita, tad atkāpās bišķi tālāk un ar otru, trešo dabūju viņu. Šitais ir tas, kas man patīk. Es uzskatu, ka latviešiem šitais baigais mīnus, ka mēs negribam, mums nevajag un mēs nemākam lasīt ūdeņus. Labākais, kā makšķernieks lasa ūdeni, nopērk eholetu pa 4 štukām un skatās, kur zivis peld. Šitāda medīšanās pa džungļiem, tev jāsaprot, kā tie džungļi ir konstruēti.
Lubāns ir sens spīdzināts ezers, viņai sarakti grāvji, kanāliņi, bet viņš dabiski joprojām mēģina... Tā bija tava? Uzleca kaut ko. Viņš mēģina pats dzīvot, un šeit ir milzīgi daudz seku laukumu, kur vasarā pārvēršās par zivju mazuļu inkubātoru. Un, protams, šobrīd mēs tos zivju mazuļu inspektorus ķeram tāpat kā Lubānas inspektors ķer mūsu. Tāda tā lieta. Un tagad sākās tas, ka tev jāiztēlojās, kur tā zivs var slēpties. Lielākās, protams, kuras tautā sauc par kolhīdiņām, var slēpties pie lieliem kanāliem, kur ir dziļāks, jo viņai lielākai, lai vajadzētu izgriezties, vajag to dziļumu. Tādi plaukti jāmeklē. Bet tādi visādi piedzīvojumi seriāli ir sagaidāmi tur, kur viņas ir ielīdušas kaut kur stipri zālēs, jo tur viņas neviens putns netraucē neko, viņi savu kaut kādu ar mierīgu sēdēšanu dabū kaut kādu cirsli vai vienalga, viņas tēd visu, es pieļauju, pat arī putniņam varētu trāpīt. Un tad tev jāmāk izdomāt, kā iemest šito savu sauszemes mānekli tā, lai tu viņu izprovocētu. Bet ziemā viņš neizsals taču līdz apakšai, ne? Šī vietā salsta. Viņas atkāpjas jebkurā gadījumā tālāk. Viņas atkāpjas uz kanāliem, viņas atkāpjas kaut kur uz lielākiem ūdeņiem, ja? Jā. Un tad atkal tik līdz vartā špūrē iekšā. Pavasarī viss nāk iekšā. Jā. Mums ir jāmeklē kopīgiem spēkiem, kurā vietā ir pūznīca. Es nezinu, kas ir pūznīca. Pūznīca nozīmē, ka šī brīdī tās līdeks kaut kur tā kā ir, kur ir aktīvās līdeks, teiksim tā. Pūznīca saucās tā, ka to atrodi vai kaut kādu, tur, kur mēs atradīsim to lokāciju, kur viņas nav viena, tur visiem būs uzreiz dziesma. Īsā sumiņa ir tāda, ka jums ir jākustās raitāk, jāmeklē vairāk. Viņas, jūs iesēžaties vienā vietā un sukājat to, laižiet, lai vējš iet un meklējiet dinamiskā. Citādi savu zīvi nedabūs. 1-2 metieni tālāk. Jā. Pats? Jā. Jā. Ņem. Iedod puikām 10. Tagad nē. Tātad mums jāpabāžās prom no lielā laivu ceļa. Protams, kur ir tīkls priekšā, tam nedrīkst tuvāk pa 50 metriem makšķerēt. To mums jāatcerās. Un tad mēs braucam. Davai mums, lai dzīvo Lubāna līdekļi. Ja labi, tad ne asakas jums. Jā. Un kamēr jau tu manā kafija neuzcienās, tikmēr asakas nebūs. Man ir ļoti augsts pilsētā. Nē, dod augsto, jā. Nē, tā kā rūdens. Tas ir manā stilā. Un ar cukuru viņam nav tik daudz. Tieši tā beidzot. Sapratu. Tas ir jādara. Tāci piešāvusi, es viņam saku 62, 63, 63 precīzi. Man likās, ka 70, bet 63. Bet arī jau tā ir tāda divniece, tas tāds neprasa izmērs. Ja tā diezgan droši paņēma, es redzēju, kā viņi vienkārši izlidoja caur zālēm. Tas ir tas Lubānas neviens, jā. Bet nebija ne vilnis, nekas vienkārši viņi iecēlām. Tā izleta. Tā man ļoti labi. Man tur tā viena bija bet tev sēdās un nākamā metienā bija uzreiz vēl. Paklausies, bet mēs varam iedomāties sportiskais Madonas novads, ka te atvilkt varētu arī Latvijas čempionātu laivās vai kaut ko tādu. Te jau milzīgi apjomi, milzīgi plašumi. Labi, ir arī tīklu kilometri, bet tas man liekas, ka tur daudz ko neatšķiet. Pilnīgi noteikti mēs to varētu atrast. Ne tikai Latvijas. Iespējams arī augstāku, bet jā, vajag piestrādāt, ielaist laivu, iespējams vēl kaut ko ticiņam uzlabot un kādu entuziastu, kurš grib sarīkot. Tad jau jā, es domāju, tas plašums ir tik liels, ka var meistarību parādīt. Un Madonas novada domas tuvumā ir pietiekoši daudz arī makšķernieki, kas varētu palīdzēt mums to uztināt. Pilnīgi noteikti. Atradīsim. Sveiciens visiem Madonas novada makšķerniekiem. Pasties kā pieēdusies uz ziemu, redzi? Vēders veika tā kā bomba. Bet tā ir nākošā pietura metrītā. Tu redzēji, kur bija? Paskaties. Tur apmetās tikko. Man roka. Tur bija,
Nu būs, pie metra būs. Iemet reku Bet pie tu turi to roku, tā kā šī. Un tad es varēšu dabūt. Labi, Iemet pie niedrēm, būs līdekļa virs. Ja var aizvest tik tālu, tur ir līdekļa. Un kur vajag paskubināt tagad TV raidījums tāds iet, Makšķerā rolka? Šodien. Jā, nu tur es skatos, pa televizoru mūs rāda. Kur dabas aizsardzības, kur ir iestrēdzis? Vides ministrija? Rīga. Rīga. Tur ir daudz ierēdnīšu un daudz kabinetu. Un visi zina labāk. Visi zina. Un no visiem vajag kaut kādu parakstiņu. 3 gadus lasa vai? Jau. Jā. 3 gadus lasa. Sveiciens tiem, kas lasa Lubāna ezera jauno dabas aizsardzības plānu. Jā. Paldies! Mans rekords ir 96, tāpēc es zinu. Būtiski esmu dzīvnieku, jo, kad nu, apsveic, kungi, apsveic ar mūžu lielāko līdeklu. Kā bija? Vajag labā diena. Nu? Bet Rīs par to neliecināja. Nē, tas bija dīvaini, tāpēc, ka parasti tā, ka ir tā kā nav. Bet centība reizēm attaisnojas, ja? Ko tad izlaicināja? Uz to pašu tavēju. Jā, žužu lāča bērni dodās, jā? Es tā teicu. Pašā virs metra jau jābūt. Bet tu tā māki māri tādu? Nu, es taču iedodu viņam visu, viņam recepti, lai strādā. Vai nav? Īsti nesapratu. Viņa pat baigi neuzbliedz, viņa tā kā Lielās vienmēr. Lielā mierīgi. tā nesapratu sākumā. Nē, ka zivs to es sapratu, bet to un tad, kad sākās. Nu, labi, ka tev ir labs sačakmeistars līdz. Jā, tad nav jautājums. Nu, labi, tad par šitām zāļu maliņām ir jāpaskrandalē. Šie laukumiņi, jā. Klausos, šef. Likās, ka aizķērās kaut kur. Pat nebija tā, ka vai vilnis vai sitiens, bet viņa tā stabili aizķērās. Un, jā, nu, kad jau nāca tuvāk, te jau bija skaidrs, kad ir kaut kas. Tu aizķērās, tu vēl stuvāk un sāk skatīties, kad grozās lielāk. Viņa droši vien tā, kas man te kaut kur es te aizķēros, viņa tā mierīgi nāca, kad jau ieraudzīja laivu, tad bija zem laivas, projām, gar sačuku. Lielā? Viņa pat mailītes ķer. Ir sevišķi vēl rudeņos, mēs pagājuši gadu braucām ar Gunārs, jā, klēģeriem, ar šiem uz lielajām, jā. Viņi met tās lielās gumijas, tur visu kaut ko. Pilnīgi nulle. Uzliec maziņo, hop uzreiz ir virsū. Un tu redzi, ka maziņās viss līdekas dzenā un tur pilnīgi nekāda ķēriena. Ne visu reizi. Kā redzam, līdeka visi šodien uzturās, arī Lubānā viņa pārsvarā, kur ir zāles slēpņi. Viņi sēž slēpnī un tad tu pareizi, ja tu kaut kur notrāp, velc garām. Un tad viņa lido uz to esmu. Bet šodien tāda izgājiena ļoti maz bija, un viss paņēma uzreiz, var teikt, kaut kur garām vilka, bez uzgājiena noķēra. Bet Lubānā jau tāds opera interesanti ar to, ka tu redzi to procesu jau no attāluma. Ja tagad ir vēsāks, viņas tādas mazkustīgāk, bet siltākā laikā tu redzi no 10 metriem, ka viņi lido tev pakaļ uz to troksni. Tad ir tas pārsteiguma moments, kas tev tur būs. Ja tu velc pa klaimi, tāpatās tev jāvēl gar zāļu maliņu, kur tā līdeka ir. Līdekai patīk slēpnītis. Viņa guļ slēpnītī, un te viņa redz to kaut kāds klaimiņš, kas ir blakus, un tad jau viņa arī uzbrūk. Bet tā viss pareizi ir, ka no tiem laukumiem arī pirmie laukumi, mēs tuvāk krastam bijām, kur ir lielāks, teiksim, spiediens. Es domāju, tās līdekas tur ir atskatījušās tos mānekļus. Balti, zaļi, zili, zaļi, pilnīgi visādās krāsās, jā.
Bet tu nobrauc bišķi tālāk, kaut kur klusākā, kur ir mazāks tas bijis makšķernieku pieplūdums copē, un ar to arī līdeka ir aktīvāka. Zivu resursi ir pietiekoši, un ja prātīgi, godprātīgi tu ķer zivis, jā, tad arī tie zivu resursi ir pietiekoši. Un arī tagad daudz novēro arī, kad nav, kad jā, viņš tur tās atļauto normu, 5 līdekas un tos izmērus viss skatās, jā, paņem līdzi lielu daļu arī noķer un atlaiž. Viņi paņem vienu līdeku. To sev apēst, jā. Nav tā, ka tu normu ķer 5 un tad nezini, kur viņas likt, tad, ko ar viņām darīt. Tad tas ir tāds ļoti, ļoti pozitīvs moments. Oho! Lielais? Oho! Mēs piebrauksim prātīgi. Vēl lielāk. Varbūt nav lielāk. Kaut kas līdzīgs. Skaisti. Labais. Bet viņam man vienreiz... Tā kā uzsita, nepaņēma, un tad otrais uzmalca. Tad es pieknāpu. Lielāka nav, bet tāda resnāka izskatās. Liekas, tāda resnāka. Jā. Tikam lielāka. Tagad. Nekā 90. 90. Bet tāda pufīgāka. Tā ir, jā. Tāda apaļāka. Tas pats izskatās. Šitāda lomi. Es pat nezinu, kam ir gadījušies, ja godīgi. Tā, nopietni standartiņš. 2 kilo uz Taču otra. garāka izskatās. Tā iepriekšējā bilde tik kruta tur izskatās. Tu var redzēt, ka inspektors jauns zivs rokās. Man vibrē rokas, Pašam neticām. Braucam, laidīt. Kas? Paliec iepriekšējo palīdz. Tas tur muguri. Tā ir labi nobaroties. Ir tāda apaļīga. Jā, resnāka nekā steigta. Opa. Nē, tu būs tikai pirksti. Redzēt, smukāk. Smukāk es tev vispār galdu priekš ielaidu vietas. Tas ir Lubānas ezers. Sačak operators! Viņa ieknāba. Es viņa likās, ka piecirtu, bet nē. Likā vēlreiz, tad bija. Gribēju Bet tā likās, ka tā būs metrs, bet viņa laikam bija vairāk paspējis uzēst uz ziemu. Tad gāja pa zālēm uz vienu, uz otru pusi. Bet jā, tāda disena man nebija vēl bijis. Tās rudens dienas ir īsas. Bet man ir milzīgs prieks, ka kādam ir izdevies izvilkt mūža garāko zīvi līdz šim. Man ir milzīgs prieks, ka iedeva parādīja mums līdekas, ka viņas te dzīvo, bet tā kā mēs gribējām, viņas nekāvās, kas ir gluži loģiski. Un mēs parādījām, ka šeit ir milzīgais ezers, Latvijas lielākais ezers, kurā šķiet pietiek vietas gan zvejniekiem, gan makšķerniekiem, bet Latvijas vai pasaules čempionātu posmu te varētu atvilkt, ja izbūvētu vienu kārtīgu slipu. Tiekamies pēc nedēļas.